Ir vienkārši jautājums, kas ir šļura, kuru mēģina visiem spēkiem iedabūt iekšā katrā cilvēkā un dzīvniekā. Sākotnēji to mēģināja dabūt iekšā kā līdzekli pret bubuli, kuru izsludināja visā pasaulē. Pēc tam biedēja ar dažādiem citiem bubuļiem un turpina to joprojām. Diemžēl ir liela cilvēku daļa, kuru tomēr iet un domā, ka viņus kāds glābs ar attiecīgo šļuru. Diemžēl baumo sazvērstības teorijas stāsta un glāsta, ka šīs šļuras saturs jau nav tikai palīdzības līdzekļos, bet tā skaitā līdzekļos pret stingumkrampiem, difteriju, līdzekļos visādiem hepatītiem, līdzekļos dažādos, kas ir pret encefalītu, un pat zobārstniecībā izmantojamos narkozes līdzekļos, respektīvi jebkura veida substances, kuras cenšas iedabūt cilvēku organismā uz šo dienu, manuprāt, ir tiešām bīstams cilvēku dzīvībai. Kas ir šļura? Šļura tā ir programmatūra. Katra nākošā šļura ir programmatūras atjauninājums. Cilvēks, kurš ir saņēmis pareizo šļuru, tam ir izveidota sava IP adrese, gluži tāpat kā jaunajiem gadžetiem, telefoniem, planšetēm, datoriem un modernajiem televizoriem. Šodien sava IP adrese ir pat dažām veļas mašīnām. Cilvēkam ir nepārmarama vēlme kontrolēt savas ierīces un attālināt tās vadīt, nesaprotot, ka šādu pašu funkciju pie varas esošie izdzimteņi var veikt pret pašu cilvēku. Cilvēkam, lietojot attiecīgās šļuras katru nākamo kā programmas atjauninājumu, viņu ir iespējams pievienot sistēmai. Sistēma darbojas ar attiecīgo torņu palīdzības, ar attiecīgajiem frekvencēm, viļņiem un tam līdzīgi. Mainās cilvēka raksturs, mainās cilvēka attieksme pret apkārt notiekošo un dažādām citām lietām. Mainās pat cilvēka dienas ritms, miega kvalitāte. Cilvēki kļūst viegli aizkaitināmi, cilvēki kļūst agresīvi un cilvēki kļūst vienlaicīgi vienaldzīgi. Tā pašā laikā tie kļūst lojāli pret tādām lietām, pret kurām iepriekš nav bijuši. Tiek veidota elektroniskā koncentrācijas nometne. To iespējams izveidot vien tad, ja katru cilvēku ir iespēja pievienot sistēmai. Zem šīs IP adreses tiek veidots tā saucamais zaļais certifikāts, QR kods, zem kura būs piestiprināts elektroniskais maciņš, visi identifikācijas instrumenti, informācija gan par izglītību, ģimenes stāvokli, par nodarbinātību, veselības stāvokli, finanšu stāvokli. Cilvēks būs pilnībā kontrolējams un no attāluma vadāms. Gluži tāpat, kā cilvēks šodien kontrolē savu leduskapu, veļas mašīnu, planšeti, datoru, telefonu, gudro māju pēdiņās no attāluma. Ja jūs to saprotat, ja jūs to apzināties, tad jūs uzņematies pilnīgu atbildību par savu turpmāko rīcību, jebkurā jomā, jo šo informāciju nevarat neņemt vērā. Savukārt, ja uzskatāt, ka šī informācija ir nepatiesa, šķiriet tālāk, klausieties kaut ko citu, jo šis ir tikai un vienīgi mans viedoklis, kuram jūs drīkstat nepiekrist. Šī ir mana interpretācija par notiekošo, šis ir mans viedoklis. Savu viedokli bāzēju savā dzīvē redzētajā, dzirdētajā, piedzīvotajā, kā arī sazvērstību teorijās, pasaku tēlu stāstījumos un dažādos izdomājumos. Ja manis sacītais jums šķiet saprotams un to spējat sasaistīt ar esošo realitāti, apsveicu. Jums ir izredzes pasargāt sevi
un savus tuvākos.